Sveiks, skatītāji! Tu esi pieslēdzies Konsumer kanālam? Nē, tādi bija vecie intro. Nezinātājs varētu arī sajaukt, kas tā tieši ir par S9 ierīci. Ja Samsung jau ir Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra, Viewfinity S9 5K, dzimis šī gada 28. augustā, ir ražans 7,4 kg smags un tīri vizuāli, pat no malas skatoties, viens sasodīti glīts produkts. Šis ir 5K monitors, kurš principā ir klasificējams kā tiešais konkurents Apple Studio displejiem. Un arī no dizaina viedokļa te izskatās ārkārtīgi līdzīgi. Šim ir pāris lietas, kuras ir teorētiski labākas par Apple, bet ir arī dažas, kuras īsti nav. Pirmkārt, tā skaļruņi. Tie ir švaki, tie dīvainā kārtā ir pavērsti uz aizmuguri, un lai arī monitors ir biezāks un ar vairāk vietu, kā piemēram manā MacBook Pro, tie skaņ ļoti švaki. Un jāņem vērā, ka šis monitors ir arī smart monitor, kas ļauj uz tā skatīties Netflixus no Samsung Smart TV lietotnēm un tur citas lietotnes. Tad šis moments kopumā galīgi nav iedvesmojošs. Salīdzināšanai tad paklausies, kāda ir skaņa no monitora un kāda ir no laptopa. Domāju, ka itin skaidrs, vai ne, kuras ierīces skaņu izvēlēties. Otrakārt, kameras kvalitāte. Tā it kā ir 4K kamera, bet tās pieredze ir tikpat proporcionāli liela vilšanās kā skaļruņi. Atkal jau salīdzinājumam vienādos apstākļos laptopa kamera un šī te monitora kamera. macOS Sonoma ir ļoti interesanti skaņu signāli, tad, kad sāk ierakstīt, bet jā, šī ir tad šī monitora 4K kamera. Ir jau pa lielam labi, tad, kad viss ir vairāk vai mazāk labi apgaismots. Šis ir citam video tas stāv, tam nepievērš uzmanību, bet jā, apmēram tā izskatās visas lietas, un kamera baigi jau, protams, līdzi nestaigā. Un tagad pārstāvšos uz MacBook kameru, tīri salīdzinājumu, lai varētu saprast, kā ir 1080p kamera pret 4K kameru, supposedly, kā tas izskatās. Un šī ir MacBook Pro kamera, arī apgaismojums viss pa lielam ir tāds pats. Es nolikšu varbūt tajā vietā, kur es biju sākotnēji, tad, kad ar to kameru arī filmēju. Nu, lūk, šis tad ir tas salīdzinājums. Un idejiski ir jābūt pēc papīriem, nu kā naktī pret dienu šai atšķirībai starp 1080p, Full HD kameru un 4K kameru. Nu, pats var izdarīt savu secinājumus un droši arī komentāros ierakstīt, kura tev kamera šķiet labāka vienādā apgaismošanas situācijā filmēta. Treškārt ir jāmin monitoru uzbūves kopējā kvalitāte. Un lai arī monitors atšķirībā no galvenā konkurenta var tikt kustināts visos virzienos, tā pati kustināšana nav netik plūdena, netik viegla kā, piemēram, Apple displejiem. Cik pats esmu testējis, to Apple Studio displeju var ne tikai ar vienu roku, bet ar vienu pirkstu kustināt. Un vienīgā metāliskā jeb alumīnija detaļa monitorā ir tā alumīnija statīvs. Visas pārējās nozīmīgās detaļas ir plasmasas. Bet potenciāli lielākais trūkums šim monitoram nav nekas no tikko minētā, bet lieta, par kuru pat īstenībā nemaz nevajadzētu aizdomāties. Redzi, monitors ir niķīgs sadarbībā ar Apple MacBookiem. Tam komplektācijā nāk līdzi šāds te gandrīz pusmetrīgs Thunderbolt 4 W. MacBook atbalsta Thunderbolt. Monitora mājaslapā sīkajā drukā vēl ir uzskaitīti modeļi, ar kuriem monitors strādā, bet īstenībā tā gluži nav. Redzi, šis vārds nedara visiem laptopiem. Un, lai dabūtu pie dzīvības šo te pāri monitors un manā gadījumā mans MacBook Pro, man vajadzēja mainīt vadu. Ok, man par rokai bija studijā USB-C 3.1 vads, kurš strādāja, bet ar līdzidoto? Nu nekā. Ok, monitoru var arī teorētiski savienot ar Apple AirPlay, bet tam savienojumam ir novērojama izteikta reakcijas nobīde, kas, skatoties filmas, vēl varētu arī nebūt nekas sevišķi, bet strādājot uz tā, piemēram, video montāžā, produktivitātē, tas gan vairs nebūs īsti baudām. Ar Windows laptopiem viss ir kārtībā, vads strādāja. Tāpēc jā, ja kāds plāno šo monitoru savienot ar MacBooku, tad jauna Thunderbolt vai USB-C vada ar DisplayPort iegāde ir ļoti ieteicama. Vai arī mini DisplayPorts. Tāds bija laikam tas otrs štekers, jā. Bet tagad sākās labās lietas. Jeb tas, kāpēc šis ir tiešām lielisks monitors. Un mana pirmā lieta, kur iekrita acīs un patīkam pārsteidz, bija tā premium sajūtas pults. Metāliska, viegli attaisām, lai nomainītu baterijas,
Un viens tiešām lielisks aksesvārs, kurš Samsung TV lietotājiem būs pazīstamāks ar pazīstamu, lielākoties atsaucīgu izklājumu pogām un visām funkcijām. Jā, puls dažreiz iegļuko, ir jānospiež dubultā, bet visā citādi pierasti bļāviens, cik tomēr paspēja vēsā telpā pat tas metāls arī atzist. Bet jā, puls tāda gruntīga. Tālāk pie bildes kalibrēšanas. Šis ir pirmais monitors uz apskatu, kuru pats vari arī kalibrēt, un to es iesaku no sirds. Kaut kādā brīdī no kastes izņemot un visu saliekot varētu šķist, ka ir ok. Kāds varbūt pamanīs, varbūt tur tikai netika asus burtus vai krāstā, tas bišķiņ normālas, nevis awesome. Viss, kas ir jāizdara, ir jāizvelk telefons, jāsavieno caur SmartThings ar monitoru un jāveic kalibrāciju. Ok, jā, tā pati par sevi ir diezgan ilga, roka bišķi piekūst, bet pēc tam viss ir tik superīgi, ka maz neliekās. Šo monitoru lietojot ir uzreiz jāsaka, ka vislabāk izšķirtspēju atstājot uz 5K testu un ikoru izmēru gan vajag palielināt. Pretējā gadījumā tu vispār neko neredzēsi, jo 5K ir 5K. Un lietot šo monitoru tik tiešām ir bauda. Vai tā būtu produktivitāte kā video montāža vai fotoapstrāde, jeb vienkārši tur kaut kāda filmu baudīšana, vai pat ekseļošana. Monitors der principā katrai gaumei. Kad konferencējies, var arī izmantot sīku, bet noteikti nozīmīgu bonusu kā kameras leņķīša pieregulēšana. Bet jau daudzas lietotnes pašas spēja arī tevi tā kā ņemt un piecentrēt, bet tomēr sīkums, bet patīkami. Un kameru var arī aizsekt fiziski. Tas korķītis visdrīzākais, ka diezgan ātri varētu arī pazust, ja ir tikai uz magnētiņa. Bet vienmēr vari to kameras modeli vienkārši paņemt fiziski nost un miers un aizmirst. Vai Apple Studio displejs to māk? Nē. No portiem monitoram ir netradicionāli porti, proti ir 4 USB-C, no kuriem viens ir minētais Thunderbolt 4. Līdz ar to tam vajadzēs dongli potenciāli, ja gribēs tam pievienot kaut ko, kas nav USB-C. Piemēram, tur, pele ar USB-A un tā tālāk. Vai arī, ja gribēs pievienot ierīci caur mini display portu. Thunderbolt ports spēj arī lādēt ierīces ar 90 vatu jaudu. Monitors atbalsta Bluetooth 4.2 un Wi-Fi 5, kuru jau tehnoloģisko gausumu var jau manīt minētajā manā piemērā ar Apple AirPlay, bet pats fakts ir apsveicams. Kopumā monitors ir ārkārtīgi līdzīgs un principā, es pat gribētu teikt, ka vienlīdzīgs ar Apple Studio monitoru. Tomēr vienam par labu runā perfekti nostrādāta fiziskā uzbūve un mazāks čakars ar vadiem un principā tiešām izņēmi no kastes nolika, iesprauda un viss strādā. Otram par labu runā papildus funkcionālās lietas. Noteikti noņemamā kamera ir foršs bonus. Lai arī kvalitāte nav tāda, ka varētu caur šo streamot vai darīt ko nopietnāku par konferenču apmeklēšanu vai konferenču zvaniem, tomēr tas ir plus. Kā arī fakts, ka vari piekalibrēt monitoru attiecīgām, kā labāk pasaka, krāsu attēlošanas vajadzībām. Tā noteikti ir feature no tiem jau augstākajiem plauktiem. Kā ikdienas gaming vai filmu monitors. Iedošu salīdzinājumu. Tas droši vien būtu tas pats, kā turēt īpašumā luksus auto, bet reāli ar to vest tikai bērnus uz skolu vai aizbraukt uz baznīcu svētdienās. Lietas ir jālieto, un jo tuvāk to iespējām un potenciālam, jo labāk. Un jo vairāk konzūmeru apskatu skatīsies, jo labāk gan mums, gan tev. Ar to arī šajā apskatā viss. Paldies, ka noskatījies. Droši padalies komentāros, kā tev šķiet, vai tu šādu izvēlētos, vai varbūt Apple Studio displeju, vai arī vispār izsaki savas domas un visādi citādi. Tu jau zini, mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!